Labvakar! Kā mēs šodien esam atkal Guņš auto pasaulē. Tad šodien mēs apskatīsim jauno Porsche Cayenne GTS ar parasto 4.2 karbite motoriņu. Tātad, ko es jums varu pastāstīt par šo tā auto? Ļoti elegants. Piestāvēs arī cilvēkiem, kas braukā pa pilsētu, gan arī tie paši, kas brauc pa laukiem. Lūk, ir viņš aprīkots ar jauniem Porsche diskiem 21 cola, riepu platums 230 paredzēts arī šosejām, lai atstieptu normālu gabalu. Tātad, kas mums ir? Big Xenons, lūgie tālie. Logu apsmidzinātāji, bez kā jūs tehnisko neiziesiet, ja jums tie nebūs priekš Xenona. Nāk arī parking sensori. Tātad, ko es jums varu? No priekšas vairs mums nav ko redzēt, nāksim tālāk. Nāciet, apskatīsimies. Tātad, lūk, salons. Lielā navigācijā automāts, steptroniķi un arī tiptroniķi, divi veidi. Rokas bremzē asiem līkumiem. Maksimālais ātrums 264 km/h, no 0 līdz 100 4,3 sekundes. No 0 līdz 200 tikai nieka 12,8 sekundes. Ļoti ātrs automobīlis. Iesim tālāk. Tātad lūk arī mums nāk 4 glušaki, kas ir paredzēti speciālām GTS versijām. Aprīkots ar parking sensoriem arī no muguras.